izdomāju, ka bišķi pieslēgšu šādi jums parādīt manu progresu pēc pēdējās reizes, kad tikāmies. Un sāku ar to, ka es pabeidzu šīs te zeķes. Atgādinu, ka adīju no Regijas dzies. Regijas sadarbība ar Karle un Arnoš, ja nekļūdos. Jā, vispār izskrēja no galvas, bet ir agrs rīts. Lūdzu piedošanu. Es vēl dzeru kafiju, nedaudz pieslēdzos ar jums parunāt pirms sāks man darba diena. Bet, jā, tā kā manas zeķes ir pabeigtas šobrīd. Un ir baigi foršas, man ļoti patīk, bet man palika pāri 2 šādi kamoliņi, un katrā ir 19 grami. Un es nezinu, cik tas ir prātīgi to nodarīt sev šobrīd, bet es izdomāju, ka es uzvedīšu arī dēlam jaunu Ziemassvētku zeķes, un es atradu sev pārpalikumā šādu zaļo. Tāds, izteikti Ziemassvētku zaļš, vai ne? Ja godīgi, tad nezinu, kas tieši šī ir par dzīvi. Varētu būt, ka man šī dzīve palika pār no šī gada februāra zeķēm. Man jāpaskatās, bet tas tā varētu būt. Un lai izadītu visu šo te, lai man atkal tur nepaliek pāri kaut kāds krikumiņš, es sāku adīt no purngala. Tā kā purngals ir uzadīts, un tagad likšu klāt šo te kamolīti. Jā, tas tā īsumā par to, ko es esmu sākusi adīt tagad, un kas ir pabeigts, kas ir izdarīts. Un jā, tiekamies kaut kādā brīdī, kad es atkal pieslēgšos pastāstīt, ko es esmu uzadījusi. Jā, ļoti forši bija, kas jums pagājušais parādīju to segu no pācas 2-kārtīgās dzīves, jo es atsāku to adīt. Un vakardien patiesībā tādu labu gabalu uzadīju jau. Tā kā es bišķiņ jau aiziešu arī tur uz priekšu, tad es parādīšu arī to, bet man kaut kā šķiet, ka ja es katru dienu pa kādam gabaliņam uzadīšu, tad līdz gada beigām es to varētu arī pabeigt. Jā, tā kā pagaidām tas arī viss, un līdz nākamajai reizītei. ir sestdiena.
Man šķiet, ka 13. decembris. Es tikko atgriežos mājās no ļoti forša pasākuma un gribēju nedaudz vairāk pastāstīt jums par to, parādīt, ko mēs darījām. Jūs jau iepriekš redzējāt pāris klipus. Nedaudz tā, lai jūs saprotat, es ceru, ka būs ok gaisma. Skaķis. Ka gaisma būs ok, jo man bija baigā cerība, ka es atnākšu mājās, kamēr ir vēl daudz maz gaišs. Bet man tas neizdevās. Attiecīgi es sēžos filmēt šādu te, lai ir izdarīts un lai jūs varat paskatīties. Bet muzejā Zuzeum šobrīd ir apskatāma Bauhaus izstāde. Muzejā Zuzeum ir apskatāma Bauhaus izstāde. Un tā nu sanāca, ka Zuzeums sadarbojoties ar Goethes institūtu pie mums atveda Helgu Isageru, kura ir dizainere, adījuma dizainere, kā arī viņas ar mammu kopā ar īpašnieces dzīves brendam uzņēmumu Isager Jārni. Un es tad, kad ieraudzīju afišu par to, ka būs šis pasākums, biju baigi priecīgi, un kas baigi forši, jo pirmais, kas man ļoti, ļoti uzrunāja, bija tieši tas, ka pasākums bija Bauhaus noskaņās, jo Helga Isager ir nesen izveidojusi adījumu kolekciju, kas ir iedvesmota tieši no Bauhausa. Un jāsaka, ka man arī man Bauhaus ir diezgan tuvs un viens no mīļākajiem tādiem mākslas stiliem. Un ne tikai, bet arī dēļ krāsas un formas un tās kaut kādas sakārtotības, bet laikam vairāk tieši šīs ideoloģijas dēļ un vērtību dēļ. Jā, man šķiet, ka tas ir tāds laiks, kad tieši rokdarbnieki tika celti gaismā un kur austie darbi kļuva par mākslas darbiem un tiešām šī te ideoloģija par roku darbu un par amatniecību un par to, kā tas sāka tikt novērtēts arī kaut kādā ziņā mākslas pasaulē un Bauhaus skolā. Jā, tā kā man vienmēr ir ļoti, ļoti paticis Bauhaus, un tad es biju ļoti priecīga, ka notika šī te meistarklase. Un tā notika šodien, iepriekš redzējāt video, un izstāstīšu mums pasākumā deva šādas te mapītes. Un mēs pasākuma laikā adījām, principā varētu teikt, ka 3 paraudziņus, bet, principā 2,5 teiktu, bet neviens no maniem paraudziņiem nav pabeigts. Bet mēs adījām paraudziņus tieši šiem te dizainiem no šīs te Bauhaus kolekcijas. Un bija forši tas, ka mēs arī mums parādīja un iemācīja daudz visādas foršas jaunas lietas. Un pirmais, kas, jāsaka, man bija diezgan biedējoši, bija dubultais adījums. Un paraudziņu mēs adījām šai te vestei, kas ir Annie West. Jā. Dizains Helga Isager. Un un šajā te izdeles materiālā principā ir tikai informācija par to, kā adīt paraudziņu. Un Helga bija atvedusi arī tādus mazus kamulīšus no Isager dzīves. Un tad no tās arī mēs adījām paraudziņus. Un es nekad nebiju adījis dubultu adījumu, tā kā šis bija man pilnīgi kaut kas jauns un diezgan stresu izraisošs un vairākas reizes ārdīju un tā, bet
gal galā kaut kas sanāca. Un, jā, šobrīd mans paraudziņš izstāsta šādi te. Tas nav pabeigts. Man šķiet, ka man ir, vēl pāris rindas jāuzveda, bet bija forši pastrādāt arī ar dziju šādā te mazā formātā, ar tādiem maziem paraugu kamoliņiem. Tā, un es nemācāšu pateikt, kas šī ir par dziju no Īsagaru kolekcijas, bet es zinu, ka tā ir kokvilnas trūbiņa ķēdīte, kurā ir iepūsta alpaka. Un tā izskatās šādi te. Un, jā, tā ir tievāka nekā Drops Air. Jā, bet rēsnāka nekā ir tāds, mēs ar meitenēm to saucam par Elisendas Airu, bet šķiet, ka viņam nosaukt tā ir spoļu dzija. Man šķiet, ka to sauc par suflē. Bet tā ir atkal plānāka. Es pieļauju domu, ka, ja ņemtu 2 pavadienus šo suflē, tad dabūtu šo te. Bet jā, dubultais adījums. Viena puse izskatās šādi, otra puse izskatās šādi. Tā kā jā, es domāju, ka noteikti paraudziņi ir jāpabeidz un jāuzveda līdz galam un lai bišķiņ vēl patrenētos šo te adīt. Nu, lūk, un nākamo paraudziņu mēs adījām šādam džemperim, kas ir Gunta sweater. Un šis ir adīts žakarda rakstā. Jā, tā kā nekas tāds kritiski īpaši, bet, teiksim, kas man sagādāja problēmas bija tas, ka mēs paraudziņu adījām rindās turp un atpakaļ. Un žakardā adīt kreiso pusi, man jau ir skaidrs, ka tā nav man mīļākā lieta, ko darīt. Bet, jā, varu parādīt, kā izskatās. Šim paraudziņam es atkal izmantoju citu dziju, kas ir šāda te ķēdīte. Un tīri, lai pamēģinātu. Un šeit ir mans mazais paraudziņš. Tam ir dubulta maliņa. Jā, dubulta maliņa. Un, jā, tāds iesāku žakardu adīt, un arī šis paraudziņš man vēl ir jāpabeidz, ko es noteikti izdarīšu. Es ceru patiesībā, ka diezgan drīz es varētu, principā, pat šovakar piesēsties un pabeigt, lai ir izdarīts. Un tad, meistarklās notika 3 stundas, un, principā, pēdējās 30 minūtēs mēs sākām adīt paraudziņu šim te Otis sweater. Kas ir, bildē nevar baigi labi redzēt, un es arī nebiju ļoti pievērsusi uzmanību šim dizainam, godīgi sakot, bet tad, kad es redzēju to dzīvē, šeit bildē ir balts, bet dzīvē bija tāds tumši zils. Un šeit ir tāda ļoti forša spēle starp faktūrām, un šeit izmanto buklēdziju un gludu dziju. Un, rekur ir paraudziņš no zilā, bet, es domāju, ka šādā izdrukā, tieši neko nevarētu saprast. Bet pamats sanāk ar no buklēdzijas, un tad ar otru dziju tiek adīts intersijā raksts, un šis te raksts, tas tiek veidots ar valdziņu krustojumiem. Un, principā, ir ļoti vienkāršiem valdziņu krustojumiem, te ir pa vienam valdziņam pārbīdi. Bet šis paraudziņš, jā, neko daudz es neuzadīju, tikai vēlnīti, tā kā būs jādara arī tas, jo, jā, ir man
man ir buklē, un man ir tā gludākā dzija, un uzadīts tieši valnīts. Jā, šo te gludāko dziju šo gan es zinu, šī ir trio. Jā, te ir lints, kokvilna un viskoze, man šķiet. Man tā šķiet, jā. Tā to pastīsimies, viņiem ir. Jā, kur aizmugurē ir tāds sarakstīņš ar dzijām. Un tā, tūlīt atradīšu organic trio, jā. Nē, līns, kokvilna un linocels. Tā ir, jā. Tā kā ļoti, ļoti forši. Jā, šis bija tāds jauks piedzīvojums un tāds foršs sestdienas pasākums, kad arī satikties ar draugiem un mēs ar meitenēm pirms tam aizgājām pēdām brokastis kopā un iedzērām kafiju, kurš dzer kafiju, kurš dzer svaigas spiestu sulu. Un jā, tas man likās tā ļoti forši izrauties. Un jā, un man tagad blakus uz galda stāv diezgan daudz jauna dzija. Nav tā, ka man dzija pietrūkstu dzīvē, vai ka man tās būtu par maz, bet jā, man patīk dzija. Un mana draudzene Kristīne, kas ir zināma arī kā Marluma Jārins, šeit tā viņai logo. Viņa nokrāsoja drusciņu tādu Ziemassvētku kolekciju. Un, protams, ka es nespēju atturēties. Es sākšu ar šo te, ko es jau drusciņu jums parādīju. Šeit ir divas šķeteres. Un šī ir zeķu dzija. Viena ir tāda, mēs to nosaucām par mežu ar brūklinēm, principā, bet man liekas, ka ir kaut kas tur tāds arī no Ziemassvētkiem iekšā, varbūt tās mežu karstvīns vai kas tāds. Un savukārt otra šāda, kur ir diezgan daudz tāds dabīgi baltais un ar daudz dažādiem krikumiņiem. Man ļoti patīk šāda veida dzijas, kā redzat arī man mugurā šobrīd. Jā, es jums atvainojos. Es pagājušajā reizē, kad tikāmies, es jums rādīju šo džemperi, kurš man tagad ir mugurā. Tā, vienkārši rādīju. Tagad tas ir mugurā, jā, šis ir Riverbed džemperis, bet var redzēt to, ka man patīk dzija, kura ir, principā, kura ir dabīgajā krāsā un ar krikumiņiem, tā kā, jā, man šķiet, ka te arī, ka te ir tāds vietā mežs un kaut kur piparkūkas un kaut kur tāds Ziemassvētku gaismiņas, tā kā man liekas ļoti forši. Un šīs te abas ir, man ļoti patīk arī tas vērpums dzijai, man liekas, ka zeķēs būs riktīgi forši. Un šī ir Kristīnai Superwash Falkland sok bāze, kur ir 80% Superwash Falkland vilna un 20% nailons un 400 metri 100 gramos. Tā kā jā, tas nav tāds tipiskais, teiksim, merino vai vilna parastā, bet drusku citādāk. Jā, tās ir pirmās divas šķeterītes, un tad tad ir tādi grīktīgi Ziemassvētki. Jā, Kristīna ir nokrāsojusi arī dziju ar zelta spīdumiņiem. Es ļoti ceru, ka jūs video redzat tos spīdumiņus, bet jā, šie ir tādi, jā, te arī rakstīts, ka tā ir Gold Stelina, kas ir, teiksim, ja
tas spīdums, kas ir lureks, viņš parasti ir tāds uz tautas straupjāks. Tad stelīna, tas ir tāds diezgan smalks un nekodīgs un neraibšs pavadiens, kas tiek karsts iekšā dzijā. Bet jā, šī ir vēl viena no Ziemassvētku kolekcijas, man liekas, vienkārši fantastiski. Vēl nezinu, ko ēdīšu. Pieļauju domu, ka būs kaut kas mazajai māsai, jo es domāju, ka viņi būtu sajūsmā par šo. Un tad no šīs te pašas bāzes ar stelīnu izstāstīšu arī. Šeit ir 75% superošu merino, 20% nailons un 5% šis te gold stelīna. Un tie ir 400 metri 100 gramos. Un man ir arī 3 šādas te minīs 4-tes, arī tāds foršs mešs un šis te rozais, kas man liekas ir fantastiski iet kopā ar šo. Un tādi smilcēkšķi, apelsīns, mandarīns, jā. Tā kā, un vēl šāda dzīve no Kristīnas pie manis atbrauca. Paldies, Kristi! Un es vēl visu laiku skatos uz šo te, kas ir šī, un es pēdām, es esmu diezgan pārliecināta, ka es rakstīšu Kristīnai, ka man vajag vēl, es teiktu, ka šos izmantošu zeķiem, bet, ka man būs jānopērk vēl 3-4, kādam plecapģērbam, jo man reāli šķiet, ka šī dzīve ir vienkārši fantastiska. Nu, lūk, un, jā, dzīves saņēmu jau pirms pasākumu, tā kā man rīts iesākās rakstīt forši un priecīgi. Jā, un tad man vajadzēja aiziet uz Kamēlijāns, jo man vajadzēja dropsēru. Jo man viena draudzene palūdz uzvedīt viņas draugam, partnerim balaklavu, jo es pagājušajā janvārī, pagājušajā ziemā es viņai uzdāvināju balaklavu arī adīt no Drops Air kopā ar, man šķiet, ka Fabelu un abi divi zaļajā parrot krāsā. Un es viņai uzdāvināju balaklavu ar pīnēm. Un tagad viņa man rakstīja teica, ka viņai draugs visu laiku tā kā ņem no viņas. Un ka viņa ir izlēmusi, ka viņa varētu viņam uzdāvināt pašam savu, lai viņam nav jādalās, kas ir, man liekas, ļoti jauki. Un sākotnēji man bija plāns, ka es gribu, ir tāda, es nevaru tagad atcerēties, kas tā ir par krāsu, bet viņiem ir tāds jauns zilais, tāds koša zils, elektrozils. Es biju izdomājis, ka es gribu to, bet es aizgāju uz veikalu, un man īsti līdz galam tā krāsa tomēr nepatika. Un tad sāku domāt, ko citu, bet man draudzene bija teikusi, ka mierīgi var košu, var krāsainu, ka tur nav problēmu. Jā. Tad es ieraudzīju šo sarkano ēru. Krāsa ir 44. Šir tāds bišķiņ arī melanžāts. Bet man šķiet, ka tāds, foršs sarkans. Arī vīrietim tāds sarkans būs ļoti, ļoti forši. Un skatoties to, ka man īsti ēras pats par sevi vienā pavadienā nepatīk, es parasti lieku kaut ko klāt, ja man no tā ir jāēda. Un šoreiz es nopirku Drops Flora, 18. krāsa, jā, Drops Flora ir 65% vilna, 35% alpaka, savukārt Drops Air ir 65% alpaka, 28% poliamīds un 7% vilna. Tā kā jā, es likšu šos te divus kopā, man šķita, ka viņi tā tīri labi saskan, un adīšu balaklavu
Un es domāju, ka es to sākšu diezgan salīdzinoši drīz darīt, lai ir izdarīts un lai ir forši un labi. Ka nav kaut kas, kad velikās līdzi. Principā uz Kamēlija Jānis es gāju tikai pēc šīs dzīves, bet jā, reizēm gadās, kā gadās. Un man sanāca nopirkt vēl dzīvi. Pirmais ir drops Fiesta, kas ir drops biezā zeķu dzīve. Man šķiet, ka viņa ir pēc metrāžas, principā 8-kārtīgi, es teiktu. Un jā, un šeit ir 50 gramos ir 110 metri. Un 75% vilna, 25% poliamīds. Un principā es nebiju redzējis šo te krāsu, un man viņa ļoti iepatikās. Tā ir 40. krāsa. Šāda te. Un jā, un nav tā, ka man vajadzēja dzīvi. Nav tā, ka man vajadzēja vēl zeķu dzīvi, bet kaut kas man ļoti piesaistīja. Man arī šīs krāšas, jā, kaut kādā ziņā ir tāds rudens, bet tāpat laikā tomēr, tā ļoti siltumu dod tā krāsa pēc par sevi. Tā kā jā, es pievēju domu, ka šīs būs kādas siltās zeķis man. Un tad es izlēmu sev palutināt, jo reizēm gribēs kaut kādu īpašo prieku, jo, jā, man šī nedēļa darbā bija diezgan tāda strauja, un bija daudz jādara, un bija diezgan daudz visādas virsstundas, un viss kaut kas, un stresi. Un tāpēc šķiet, ka man vajag kaut ko sev, kaut ko foršu sev. Un es izlēmu, ka es nopirkšu Shopel Zauberball Crazy. Un šoreiz izlēmu, ka tās būs šādas te Ziemassvētku krāsas. Kaut kā es mēģinu, laikam, ienest Ziemassvētkus. Un, jā, te ir sarkanie un tādi zilie un zaļie. Un man šķiet, ka, ļoti izteikta Ziemassvētku krāsa. Bet tā, saprotu, kur no šīm ir krāsa. Bet es jums parādīšu šo te. Varbūt jums izdosies saprast, kura ir krāsa. Bet rakstīts, ka tas ir papagēji. Es nezinu, vai tas ir papagēlis vai kas tas ir. Bet, jā. Tā kā šāds te. Un tad es domāju, ja jau es esmu tur uz Matīs ielas, tad es varu pārēt pāri ielai. Es nezinu, vai jūs zināt vai nē, bet tur ir tāds vēl viens dzīves veikals, Lana Mama, kaut kas tāds, nezinu. Bet es kaut kā jau kopš decembra sāku un domāju par to, ka man gribās kaut kādu džemperi, kaut kādu adījumu, kaut ko ar spīdumiem. Un, jā, iegāju veikalā un tā nu sanāca, ka nopirku 4 šādus te mazas spolītes, mikro mini, ļoti mīlīgas. Bet šis ir no Rico Design, Make It, kaut ko, lūdzu, lasiet un nelūdziet man izrunāt. Bet, jā, man ļoti patika tas, ka patīk metrāža, jo te ir 25 gramos aptuveni 375 metri. Attiecīgi tas pavadiens ir ļoti smalks, kas ir tieši tas, ko es gribēju, jo man negribējās, ka tas ir pārlieku spīdīgi, jo vispār man tāda ļoti spīdīgās lietas nepatīk, bet teiksim, ka tas ir kaut kur drusciņi mirdz. Man liekas, ka ļoti forši. Krāsa ir 5. Jā, man patika arī, kad tie mirdzumiņi ir zelta fliterīši, un tiem fliterīšiem ir tāda puķīša forma, kas man likās interesanti, un tie fliterīši ir ļoti mazi un smalki, un man liekas, ka tas arī būs forši.
Un, jā, krāsa ir tāda bēšīga, principā tam pavadienam. Un nepieminēju, kas vēl man ļoti patika, jo tur bija arī daudz visādi citādi fliteri. Un arī bija tādi, kuriem tā kā metrāži bija daudz maz ok, bet tie bija pārsvarā visi, tā bija plasmasa. Savukārt šeit sastāvs ir 100% linocela, kas ir, principā, viskozes paveids. Tā kā jā. Un man ir kaut kur tāds gaišs spoļu marīno, un es domāju, ka es varētu kaut kad drīz sākt sev adīt tādu mirdzošu džemperi. Man liekas, ka varētu būt forši. Lai gan tagad es sēžu un es domāju, vai tiešām es džemperi vilkšu. Varbūt man ir jāuzliek kāds lakats, bet cik tas ir praktiski, un šeit diezgan daudz lakati. Tā kā jā. Vēl nezinu, bet jā, paņēmu ar drusciņu ar rezervi, jo principā man būtu pieticis ar 3 ar šo metrāžu. Es domāju, labāk, lai ir, kamēr tā ir viena partija. Un jā, jau es esmu aizgājis līdz veikalam un apskatījusies, un man patīk. Un arī, ja paliks pāri, tad tiešām var pēc tam vai kādu lakatā kaut kur ieliks, vai vēl kaut kur, vai es nezinu, kaut vai zeķēs valnītī, lai spīd. Man liekas, diezgan dažāds iespējas. Vispār. Tur man idejas nāk prātā. Man šķiet, ka principā varētu pat varētu arī šādi sakombinēt. Jā, kāpēc ne? Ielikt augšā kādas svītriņas ar fliteriem. Redzēs, kā būs, kas sanāks. Principā dzīve, tas, kas ir nopirkts, nav nekas tāds, ko es zinu, es tūlīt šodien, tagad tūlīt sākušu adīt. Vienīgā ir tā sarkanā balaklava. Iespējams, ka es uzmetīšu zeķes no šopeļa. Jā. Bet vispārējais, es domāju, ka pagaidām... Labi, es nesu, jo es tiešām, man tik ļoti patīk adīt, un man visu laiku liekas, ka man nevajag atkal jaunus adījumus sākt, bet tad es tāpat sāku. Bet jā, tā kā tas bija man tāds mazais dzīves pirkums. Un jā. Pagaidām viss, un tiekamies nākamreiz. Tā, čau, 30. decembrī esam sasnieguši 2025. gada nogali, un gribēju vēlreiz pieslēgties un parādīt, kas tad man ir uz adatām, kas ir jauns ienācis manos dzīves krājumos, un jā, tad jau, lai es varu visu salikt kopā decembri, un lai mēs varam vēlreiz satikties šajā gadā. Jā, es tagad domāju, ar ko lai sāk. Jāsāk laikam ar to, kas man ir mugurā, un mugurā man ir džemperis, kas ir viens no maniem jaunajiem dizainiem, kas, principā, kas būs 2026. gada dizains. Un tas saucās brokastu kleita, kas principā ir tādas garas pīņu kleitas apraksts, bet jā, pēc šī te apraksta es uzadīju arī sev tādu foršu mājīgu baltu džemperi, kas man šķiet, ka tagad tieši kā reiz iedarās šajā gada nogales laikā. Sākumā laikam parādīšu, kas tad ir uzadīts, kas ir pabeigts. Tātad kaut kad, man šķiet, ka šī video sākumā es jums rādīju, ka es esmu pabeigusi šīs te zeķes, kuras es adīju no Regijas dzijas, Regijas Ziemassvētku dzija. Un es minēju, ka man ir plānā no pārpalikumiem adīt zeķes dēlam, ko es arī izdarīju, un zeķes ir pabeigtas.
Principā es to pārpalikumu kamoliņu sadalīju 2 vienādās daļās. Es sāku adīt ar purngalu. Purngalā ieliku kontrastkrāsu. Tad adīju pēdu. Te nedaudz pieaudzēju un tad atkal sādīju valdziņus kopā, lai pēdas pacēluma daļa būtu nedaudz platāka. Adīju nepabeigto rindu papēdi un tad adīju stulmu, līdz man beidzās šī te regies dzija un valnītī atkal ieliku kontrastkrāsu. Tā kā jā, šīs ir dēla Ziemassvētku zeķes un manas tāds saskanīgais pārīšu saskanīgie. Šogad zeķes vēl nevilkām, jo sanāca tā, ka uz svētkiem es saslimu ar gripu un gulēju gultā ar augstu temperatūru, bet dēls aizbraucu uz laukiem pie manas mammas, lai vismaz viņam ir Ziemassvētki. Tā kā jā, zeķītes vēl neuzvilkām, bet es esmu pārliecināta, ka viņam šīs te derēs arī nākamgad, jo principā es sadīju nedaudz ar tādu ar rezervi. Tā kā jā, šīs būs mūsu nākamā gada Ziemassvētku zeķes. Iepriekšējā reizē, kad redzējāmies, es jums rādīju arī to, ka es nopirku Šopel zelberbola dziju, rādīju jums kamolīti un teicu, ka man liekas, ka šīs ir ļoti Ziemassvētku krāsas. Un jā, kamolīšu ir palicis tik daudz pāri. Šobrīd vairs neizskatās tik ļoti Ziemassvētku krāsas, bet, principā, ja ieskatās dziļāk, tad tur atkal parādās Ziemassvētku krāsas. Tā kā jā, es uzadīju vēl vienu Ziemassvētku zeķu pāri. Šeit jūs man drīkstat arī droši teikt, ka tās nav Ziemassvētku krāsas, bet man šķiet, ka, vēl vairāk Ziemassvētki nevarētu būt, jo, principā, jau tā krāsa nebija Ziemassvētki. Ja atceraties, es jums rādīju, tagad es noteikti vairs šiltīt neatradīšu, bet tur bija kaut kāds papagailis vai kaut kas tāds. Bet jā, izskatās šādi. Adīju no valnīša, 2 labiski, 2 krēliski valnīts, labiski gluds stulms, mans mīļākais papēdis, kas ir papēdis ar taisno daļu, un franču papēžu pagrieziens, un arī pēdas daļa labiski gluda. Tā kā jā, šīs ir vēl vienas manas Ziemassvētku zeķes, un es ļoti, ļoti priecīga, ka tās ir pabeigtas. Un iepriekšējā video es jums rādīju šīs te vīriešu zeķes, kuras rādīju no Prolāna dzijas, jā. Un man bija viena zeķa pabeigta, vienai man bija valnīts iesākts, un tad, tagad man ir pabeigts pāris, par ko esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīga, ka šis ir izdarīts, jo, jā, zeķes sāku adīt jau jūnija sākumā, man šķiet, ja ne māja beigās, tā kā tas, ka tās vairs nav uz adatām, ir, jāsaka, diezgan priecīgas ziņas. Tālāk par zeķēm rādīju arī jums iepriekšējā epizodē to, ka ādu zeķes no šādas dzijas, kas ir Maruma Jārns, Blueface Lester bāze, un esmu pabeigusi pirmo zeķi. Tā vēl nav mazgāta, es vienkārši uzliku uz formētāju, lai bišķiņ labāk redzu rakstu, bet jā, te ir griezto valdziņu valnītis, tad ir 3 labiskie, 1 krēliskais, vienā rindā, un otrā rindā visi labiski. Tad ir nedaudz pieaudzēšana,
nepabeigto rindu, ja bumeranga papēdis, tad atkal valdziņi tiek sādīti, un tā turpinās. Raksts pēc virsdaļā turpinās līdz pat purngala noslēgumam. Tā kā jā, pirmā zeķīte ir pabeigta, un jāda otra. Es ceru, ka es saņemšos un uzmetīšu. Ir man vēl pusotrs pabeigt zeķu pāris, bet to šobrīd jums nevaru parādīt. Līdz tam ir nedaudz jāpaciešās, jo jā, būs kaut kas interesants, būs 2026. gadā. Par jaunu dziju es tiku vēl pie 2 mini šķetrītēm ar zelta stelīnu no Marumajāns, jo bija viena sestdiena, kad Kristīna bija Rīgā ar savu dziju, un principā es braucu pakaļ 3-4 šīs dzijas. Pagājušajā es teicu, ka man šķiet, ka man vajadzēs vēl, lai adītu džemperi. Tas tā arī notika. Es teicu 3-4, bet redzat, jūs 2-4, tas ir tādēļ, ka 1-4 jau ir pārvērtusies kamolītī, un tā tiek adīta. Bet jā, toreizīt, kad es braucu pakaļ šai dzijai, es nopirku arī šo teklātu. Un jā, tajā reizē es arī pasūtīju no Kristīnas zīdmohēru, kas ir Marumas mākonīti, jo es izdomāju, ka es likšu šo tā dziju kopā ar Marumas mākonīti, kas ir 60% mohēra, 40% zīds, 1200 metri 100 gramos. Un likšu klāt arī šos tā Riko flitterus. Tā, padalīšos ar paraudziņu un savu paraudziņu stāstu. Es uzadīju paraudziņu, un es ādu, un es nevaru saprast, kāpēc man nav flitteru. Kāpēc man paraudziņā nav tieši neviena flittera. Un es ādu, un es tiešām nevaru saprast, kas notiek. Atgādināšu, ka es nopirku 4 šos te mazos flitteru konusiņus. Un tā sanāca, ka tikai šim te vienam, un tieši pirmajam, kur es paņēmu, man bija jānotina kaut kādi 50 līdz 60 metri, kuros nebija flitteru. Un tad jau tie sākās, bet principā jā, vilšanās bija diezgan liela, jo, diezgan tīzli tā notīt tik lielu dzīves daudzumu un, principā, izmest vienkārši miskastē, jo dzīve nav tāda, kā tai vajadzētu būt. Bet jā, izmantojot šo dzīvi, es esmu sākusi jaunu projektiņu. Neko daudz par to vēl šobrīd nestāstīšu, jo man būs grūti izstāstīt vienkārši. Bet tas ir jauns dizains. Tā būs tāda jaka blūza. Bet varu parādīt audumu, kā dzīves izskatās kopā. Tā tad ir pūciņa no mohēras un flitterīši spīd. Šī te, ko es tagad rādu, šī ir mugura. Un tad man ir viena priekšpuse arī uzadīta šeit te. Un tagad man ir jāsāk otra priekšpuse, un tad es varēšu savienot kopā. Ļoti baudu, ļoti patīk. Un beidzot ir man arī tur tie flitteri. Es ceru, ka jūs video redzat to kā mirdz. Šie flitterīši ir ļoti smalki, tādi delikāti, un man tas ļoti patīk, ka tos nevar izteikti redzēt. Un vēl man patīk, ka tie ir zelta flitteri,
Un tajā pamatzejā, kas ir tā marumas zeķu dzija, tur ir brūnie krikumiņi. Un man šķiet, ka izskatās ļoti, ļoti labi kopā. Tā kā jā, tas ir viens tāds mans iesāktais darbiņš, kas ir ienācis manos dzīves plauktos vēl jauns. Mans bijušais vīrs decembrī bija Kanādā, Montreālē, un es atcerējos, ka Montreālē ir tāds dzīves veikals kā Espace Tricot. Un es iegāju viņa mājaslapā un palūdzu, lai viņš aiziet man nopirkt dziju kā suvenīru no turienes. Un jā, šīs tā divas pirmās pīces es tā parādīšu. Tā ir šāda te dzija. Tā ir Gathering Yarns, The Farmer's Sock, zemnieka zeķu dzija. Šeit ir 60% Fine Highland vilna, 20% alpaka un 20% nailons. Šeit ir informācija. Un tā ir seškārtīga zeķu dzija, jeb sportveids, un jā, viena krāša ir tāda šokolādīga. Abas krāsas ir diezgan melanžētas un ļoti, ļoti, ļoti skaistas. Un otra ir tāds mešs, es teiktu. Tagad viņa izstās gaišāka, man šķiet jums kamerā nekā jau dzīvē. Bet jā, tā kā šīs es izvēlējos pati, un viņš man jautāja, vai vēl kaut ko. Un tad lūdzu viņš pajautā veiklā pārdevējām, ko varētu ieteikt, jo es gribēju kaut ko tādu lokālāku, ko var dabūt tikai tur, jo viņiem veiklā ir arī dropas dzija un man šķiet sannes gārni un kas tur vēl, bet, principā tas ir kaut kas tāds, ko es arī Eiropā varu dabūt, un es ļoti gribēju kaut ko, kas ir pie viņiem. Jā, un tad viņam ieteica šo te zeķu dziju. Es gan teicu, vēlams zeķu dziju, jo es zināju, ka es to noteikti izmantošu. Un tā šī te ir tieši dzija, kas ir tā Espace Tricot brenda, un šī te saucās Happy Fourply. Un šeit ir 60% Blueface Leicester, 20% Corriedale vilnā, 10% Zvartbles, neprotu izlasīt, un 10% nailons. Un aptuveni 400 metri 100 gramos, tātad metrāžā klasiskāka zeķu dzija. Un šeit es rādu to sastāvu, kuru es nebiju spējīga izlasīt. Un jā, un šis ir tāds vairāk tāds, es teiktu, haki zaļš, bet vietām gaišāks un vietām tumšāks. Un te var redzēt, ka tās krāsas mainās. Lūk, tā kā šis ir mans suvenīrs no Kanādas. Un jā, es ļoti priecīga, ka tieši zeķu dziju izvēlējos, jo man šķiet, ka tā noder vienmēr, un to es izadīšu. Šī te dzija ar alpaku ir daudz mīkstāka kā šī te. Šī ir tāda ļoti, ļoti vilnīga, bet principā jāsaka, man patīk zeķu dzija, kas ir ļoti vilnīga, tā kā tas ir pat ļoti ok. Un pēdējais jaunums, tie, kas skatījās adventas video, visa mēneša garumā tie zina, bet izstāstīšu īsi, ka man ir jauna projekta somiņa. Šo somiņu šuva mana darba kolēģe Ilva. Ilva dzīvo Īrijā, un viņa ir radītāja. Un es Ilvai
vasarā aizsūtīju vienu grāmatas kopiju kā dāvanu, un tagad viņa Ziemassvētkiem brauca ciemos pie ģimenes, un mēs satikāmies gan ar Ilvu, gan ar citiem kolēģiem, un viņi man uzdāvināja šo, sakot, ka viņi gribēja arī man uzdāvināt kaut ko, ko viņi ir pat ar savām rokām radījusi. Jā, man ir jauna mīļākā projekta somiņa. Tā ir ļoti liela. Man šeit iekšā ir 3 projekti šobrīd. Es tad, kad izņemšu visu ārā, jums parādīšu, kas ir iekšā, tad es parādīšu arī, cik daudz ir kabatu, kas ir vienkārši fenomenāli un fantastiski. Bet, kā minēju, šajā somiņā dzīvo mani adventas projekti, kurus es adīju tātad decembra mēnesī no dzies, kas bija advents kalendārā. Atgādināšu, ka man ir vēl joprojām principā Marumajāns advents kalendārs, bet šeit dzīvo tas, ko es adu no tā. 25. decembra lodziņā bija šādas te 2 dzies. Šis ir mans mīļais Maruma Cloud, un šie ir tāda fliterīšu dzija ar zelta fliteriem. Un šīm te 2 klāt es pieliku tumši pelēku merino. Šis ir Zegna Barufa Kents. Jā, 100% merino, 900 metri 100 gramos. Un šeit es adu fliteru, šallīti, lakatu, kā nu kurš nosauks. Sāku te ar 5 valdziņiem, pieaudzēju katrā 4. rindā vienu valdziņu. Man ir 2 valdziņu aikords katrā pusē. Pieaudzēju līdz fliteriem biju izadījusi pusi. Un tas notika te aptuveni. Un tagad tās jau raucu nost. Un, kā redzat, nekas daudz vairs nav palicis. Tā, ja saloku uz pusēm aptuveni. Nu jā, tiešām pats galiņš rekur atlicis, ko uzadīt. Jā, tā kā man ir baigā cerīgi, iespējams, ka es varētu pat līdz vecgada naktī pabeigt adīt un iziet ārā kaut kur pastīties salūtu jau jaunajā lakatā. Pēdējā doma, ka reizēm likšu arī šādi te ap galvu. Un, jā, man šķiet, ka šobrīd šajā sezonā šāds te lakats ar fliteriem ir tieši kā reiz. Un es sapņos visos diegos, protams. Tad nākamais advents projekts ir jaka, ar ko principā sākās visa advents adīšana. Jakā izadīju advents minīs 4 no 1. līdz 10. dienai, kā arī adu 100 gramus 4, kas man bija klātā ar šī tumši zaļā. Un updates tiem, kas skatījās adventas video, kur es teicu, ka es ceru, ka es neesmu nosapņojusi to, ka Kristīnai bija minīs 4 merino singles ar šo te krāsu. Varu apstiprināt, ka nenosapņoju. Jā, Kristīna man atveda 2 šīs te minīs 4-tes, kas ir tādā pat krāsā kā man šī. Tā kā tagad es zinu, ka man jākai pietiks. Bet jā, tā kā te vienkārši turpinās adīšanas darbs. Un nekas stipri interesants šeit šobrīd nenotiek. Jā, adīju jāku, un tad es sapratu, ka ir 10. diena, un es jau esmu sasniegusi garumu, kas varu sākt adīt valnīti, un tad es domāju, ko tad tagad darīt.
Bet, pēc idejām nekur nav tālu jāmeklē, protams, un, jā, es sāku adīt pavisam vienkāršu reglānu džemperi ar platām foršām reglānu līnijām, un, jā, tā kā tas stāvs ir pabeigts un ir atlikušas piedurknes. Tā kā, jā, šis ir vēl viens mans adventes adīklis. Un tagad es varu parādīt iekšā visas kabatas. Iekšā ir tāda diezgan spilgta rožā, un kabatiņas ir tādas puķainas, un, kā redzat, kabatu ir daudz, un, jā, somiņa ir ļoti, ļoti forši nostrādāta, un, jā, viss ir tieši tā, kā man patīk. Nu, lūk, ar šo arī mēs noslēgsim 2025. gadu. Man ir prieks, ka man izdevās atgriezties šeit un turpināt filmēt, atsākt filmēt, un ka visu decembru esmu darbojusies un esmu šo te atmetusi pie malas, un es domāju, ka tas tā arī turpināsies. Jo arī man pašai ir interesanti pēc tam atskatīties uz to, ko tad es esmu adījusi un kā viss notiek. Tā kā, jā, tā ir tiešām tāda forša piezīmju grāmata. Un novēlu jums visiem laimīgu jauno gadu. Un tiksimies jau 2026. gadā. Tā!